4. nodaļa. Kā es saņēmu Dieva svaidījumu? Es piedzimu un uzaugu vasarsvētku ģimenē. Augot, es dažreiz redzēju pārdabiskas izpausmes un brīnumus. Kādā gadījumā mana māte salauza roku 3 vietās. Viens kaula lūzums bija tik smags, ka kauls izlīda no apakšdelmas un pārāva viņas pulksteņa siksniņu. Atnāca mūsu mācītājs, uzlika rokas, un Dieva spēks izgāja caur viņa roku kā elektrība. Viņa zināja, ka ir dziedināta. Man bija apmēram 6 gadi, un kad viņa sacīja, ka gatavojas noplēst visus apsējus, jo ir dziedināta, es viņu lūdzu to nedarīt. Man likās, ka ja kaut kas ir salūzis, tad tas ir salūzis. Ja viņa noņems ģipsi, es domāju, ka viņas rokas nokratīs. Viņa norāva apsēju, lūdza svētajā garā un ienāca istabā ar paceltām rokām, pilnīgi dziedināta. Tikai 4 dienas pēc tam, kad bija salauzus kaulus, mani vecāki dažreiz lūdz no 7 vakarā līdz 2 pēc pusnakts. Cilvēki atnāk uz mūsu māju un nevēlas to atstāt Dieva tuvuma dēļ, Dieva svaidījuma dēļ, kas atrodas tur. Dēmonu apsēst cilvēki, kur nonākuši, sāk kliegt, jo mājā ir Dieva godība. Kad mēs apsēdāmies pie galda, mans tēvs sāka lūgt. No viņa lūgšanas stila es varēju nojaust, vai mēs ēdīsim drīz vai arī pēc daudzām stundām. Jo nāca Dieva svaidījums, un viņš sāka pravietot. Mana māte tad nolika ēdienu atpakaļ uz plīts. Viņa zināja, ka mums būs draudze. Sapratu, ka tur bija kas vairāk. 1979. gadā es saucu uz Dievu pēc tām. Vēlējos, lai viņš man sevi atklāja. Biju izsalcis. Viņš man sacīja, vai man ir jāslāpst, un pēc tā jāilgojas. Pirmo reizi es viņam sacīju, kāpēc tu to man nedod? Esmu tev kalpojis visu dzīvi, esmu bijis labs zēns. Es neesmu darījis šo, es neesmu darījis to kā citi. Dievs, esmu to nopelnījis, taču viņš sacīja, mani nemaz neinteresē, kas tu esi. Tev jānāk tādā pašā veidā kā visiem citiem. Tev jānāk ticībā. Jāizjūt izsalkums, un tev pēc tā jāvēlas, tad es tev to došu. Mums jāilgojas pēc svaidījuma eļļas, kā cilvēkam, kas atradies tuksnesī 3 dienas, ilgojas pēc ūdens. Viss, ko viņš spēj izteikt, ir ūdens. Ja cilvēks nāk pie viņa un piedāvā $500,000, viņš to atgrūdīs un sauks, nē, ūdeni, ūdeni, ūdeni. Viņš ilgojas pēc ūdens vairāk par dzīvību, jo vienīgā lieta, kas spēj viņu izglābt, ir ūdens. Kad tu kļūsi izslāpts pēc svētā gara savā dzīvē līdzīgā veidā, tā, ka tu neko citu vairs nevēlēsies, viņš atnāks, ir vajadzīgi izslāpusi un izsalkusi sirds, lai Dieva spēks varētu darboties. Tas ir atkarīgs no tevis. Cik izsalcis tu esi? Cik izslāpis tu esi pēc svaigas eļļas? Man bija jāsauc uz Dievu apmēram 30 minūtes tajā dienā. Dieva spēks nonāca pār mani. Tas sākās uz manas galvas un tad plūda lejā līdz kājām. Viņa spēks iedegās manā ķermenī un tāds palika 4 dienas. Domāju, ka nomiršu. Domāju, ka viņš mani nogalinās. Bija pievienots debesu elektriskās strāvas avotam, un kopš šī brīža mana vēlēšanās ir bijusi strādāt, un tā ir pievienot citus cilvēkus. Mans ķermenis bija kā ugunī no galvas virsas līdz kāju pēdām, un no vēdera sāka plūst dzīvā ūdens upes. Sāku nekontrolēt smieties un tad raudāt, un tad runāju citās mēlēs. Tas turpinājās ne tikai stundu, bet stundas. Biju tā piedzēries ar svētā gara vīnu, ka neapzinājos sevi. Dieva uguns gāja cauri manai būtnei, un es nespēju norimties. 1 diena, 2 dienas, 3 dienas, bet 4. dienā vairāk nespēju izturēt. Sāku saprast, kāpēc mums būs vajadzīgs pagodinātais ķermenis, kad nonāksim debesīs.
Kad dabiskais nonāk kontaktā ar pārdabisko, kaut kas ir jāatstāj, un tas nebūs pārdabiskais. Sāku domāt, tas kungs ir dzirdējis manu lūgšanu, viņš ir dzirdējis mani sakām, vai nu tu nonāksi lejā šeit un man pieskarsies, vai arī es uzkāpšu augšā pie tevis un pieskaršos tev. Un tagad viņš ir man pieskāries un mani aizvedis mājās. Sāku viņu lūgt samazināt svaidījumu tā, lai es to varētu izturēt. Viņš to darīja, un tas visai viegli mani apņēma tuvākās 2 nedēļas. Šis saskarsmes dēļ ar to kungu mana dzīve tika radikāli izmainīta. Esmu noguris no tādām sapulcēm, kur māca par Dieva lietām, bet nekad nesaka, kā tās saņemt. Tas kungs mani aicināja mācīt par svaidījumu, un Dieva uguns ir kritusi kopš tā laika. Kad es to iesāku darīt, viņš sacīja, sniedz man iespēju darboties, un es darbošos. Viņš mani aicināja uzlikt rokas cilvēkiem un ļautiem piesūcināties ar svēto garu. Nedrīkstēju atņemt rokas, kamēr viņi nav piedzērušies svētajā garā. Viņš to savieno ar sevi, savieno tos ar debesu strāvas avotu. Kad cilvēki guļ spēka varā, viņi atrodas uz Dieva operācijas galda. Atļaujiet viņiem tur palikt. Neiejaucieties, Dievs darbojas ar viņiem. Kad tev tiek uzliktas rokas, neskaties uz cilvēku, skaties uz Dievu. Viņš ar tevi sastapsies, tava dzīve izmainīsies. Viņš no tevis izdedzinās lietas, kas tevi tura atpakaļ, lietas, kas tevi nospiež, lietas, kas tevi tur bailēs un saistītu. Tas kungs sacīja, ka ir tik daudz viņa ļaužu, ko nospiež šīs dzīves rūpes, nesaticība, nepiedošana un rūgtums. Tu nevari saņemt svētības, kamēr neatbrīvojies no šīm lietām, tāpēc atļauj svētā gara ugunī krist un to visu izdedzināt no tevis un tevi piepildīt ar svaigu eļļu. Tad pasaule vērsies tevī un atzīs faktu, ka, lai arī nemācīts un atstāts, tu esi bijis ar Jēzu. Kad pavadi laiku Dieva tūmā, tu kļūsti piesūcināts ar Dieva svaidījumu. Tu iesi un pieskarsies cilvēkiem, un Dieva godība ieplūdīs viņos. Nāk diena, kad cilvēki izies supermarketos un darba vietās, un apkārt esošie kritīs no Dieva spēka. Viņa godība tiks izsūtīta pār ļaužu pilnajām ielām. Viņš vēlas tevi svaidīt ar svaigu eļļu. Ja esi atkritis, viņš vēlas tevi svaidīt ar svaigu eļļu. Nav svarīgi, ko tu esi darījis. Viņš vēlas pieskarties tavai dzīvei un tev sniegt brīnumu. Neturies atpakaļ, tuvojies Dievam, sauc viņu tev pieskarties. Viņš tevi svaidīs, kad to no viņa vēlēsies saņemt. Tas ir atkarīgs no tevis. No mūsu sirdīm izlauzīsies šī brīnišķīgās dziesmas vārdi. Kungs, svaidi mūs ar svaigu eļļu, atjauno svaidījumu pār mums, lai mēs izbeidzam bēdāties un ejam tālāk ar atjaunotu spēku.